Mārtiņš Bots, Roberts Plūme sāk noslēdzošo braucienu šodien Altenbergas trasē Vācijā. Pirmajā mēģinājumā starta laiks bija 5.77, tagad 5.76. Tas ir labs rezultāts. Notur, nevis problēmām. Jā, 9 sekundes simtais paliek. Tas ir mazāk kā bija pēc pirmā brauciena. Vendls un Arlts ir priekšā aiz Bota un Plūmes. Šobrīd 2 braucienu summā. Joprojām netiek tālāk vai tuvāk paliek tikpat, cik bija Vendlam un Altam pret Botu un Plūmu. Šeit jau izdodas palielināt nedaudz, bet tā ir pozitīva tendence un brauc pretī otrajai uzvarai šajā sezonā Mārtiņš Bots, Roberts Plūme. Tā arī notiek. Otrajā braucienā otru labāko rezultātu uzrāda Mārtiņš Bots un Roberts Plūme, bet ar to pietiek, lai šodien kļūtu par sacensību uzvarētājiem un Latvijai izcīnīt pirmo godalgu, turklāt zelta šajā nedēļas nogalē Altenbergas trasē Vācijā. Vienīgie, kas otrajā braucienā un arī vienīgie, kas otrajā braucienā trasi veica ātrāk par 42 sekundēm, bija Štojs un Kindls. Štojam un Kindlam ar šo izcilo rezultātu otrajā braucienā izdevās pakāpties no 10. vietas uz 4. Lielisks dienas noslēgums pirmajai sacensību dienai Altenbergā Latvijas sportistiem.